Nedēļas nogalē līdz ar pasaules futbola čempionāta sākumu Brazīlijā arī Vidzemes Olimpiskā centra telpās valdīja svinīga futbola atmosfēra. Viena no visu laiku labākā Latvijas izlases futbolista Māra Verpakovska vadībā futbola treniņu aizvadīja Valmieras bērnu SOS ciemats. Kāda Liepājas vēja atpūtuši Māri uz Valmieru, pastāstīja pats futbolists. SOS bērnu ciematam šodien bija futbola laukuma atklāšana, un Auns palūdza, vai nevarot atbraukt un arī atklāt to laukumu un bērniem uzspēlēt futbolu. Kaut kad iepriekš jau bija ar SOS bērnu ciematiem arī sadarbojies, un prieks, ka šī sadarbība vēl aizvien ir spēkā, un, protams, ka man bija tieši brīvdiena šodien un neatteicos un atbraucu. Kā tev pašam ir loma, tu vadi šiem bērniem treniņus, tu iedvesmo viņus, ja tev, teiksim, ilgtermiņā plāns tos cilvēkus vairāk futbolam piesaistīt? Grūti pateikt tā uzreiz, vai ilgtermiņā vai nē. Galvenais, ka bērniem prieks uzspēlēt, un kāds zina, varbūt arī kāds no šiem puikām arī kādreiz spēlēs nopietnā līmenī futbolu. Un ja tieši tas notiks pēc šī treniņa, tad, protams, ka būs vēl lielāks gandarījums kādreiz, ka viņš kādreiz to pateiks un atzīs, ka tieši tā ir noticis. Bet, ja nē, tā arī vienkārši, lai bērni jauki pavada laiku, viņiem ir interesanti, tas, es domāju, ka šodienas galvenais uzdevums. Viens no lielākajiem futbola klubu Manchester United ilggadējiem sponsoriem AON katru gadu nodarbojas ar labdarības akciju. Savas ieviestās tradīcijas uzņēmums turpināja arī šogad, palīdzot Valmieras SOS ciematā izveidot futbola laukumu. Par projektu vairāk pastāstīja AON Baltikas filiāles vadītājs Aigars Milts. AONs katru gadu visā pasaulē organizē tādu kā vienu labdarības dienu, kad mēs necenšamies strādāt birojā, bet darīt kaut kādu sabiedriski labu darbu. Un mums jau iepriekšējā gadā bija izveidojusies sadarbība ar SOS bērnu ciematu, un tad mēs izlēmām turpināt šo akciju un atjaunojām viņiem futbola laukumu. To mēs darījām no rīta, un pēc tam tagad izlēmām, kad mums būtu nepieciešams uzrīkot bērniem interesantu treniņu kopā ar Māri Verpakovski. Ņemot vērā, ka šodien sākās pasaules čempionāts futbolā, tad mums likās, ka tā būtu tāda ļoti, ļoti laba lieta uzorganizēt šādu nelielu futbola treniņu priekš bērniem kopā ar kādu no Latvijas zināmiem futbolistiem. Kāda loma ir Mārim šajā te projektā? Liels paldies Mārim, ka viņš atbalstīja mūs šajā projektā, jo lai tā diena būtu tāda neaizmirstam bērniem, tāpēc arī mēs vēlējāmies uzaicināt Māri, lai popularizētu tieši futbolu kā sporta veidu, jo, manuprāt, Latvijā ir nepieciešams darīt vairāk futbola popularizēšanā, tāpēc, ka tas ir viens no pieejamākajiem sporta veidiem, manuprāt, priekš jauniešiem, bērniem, kur katrs var sākt spēlēt, un tieši tāpēc arī mēs ar Māru palīdzību cenšamies popularizēt šo sporta veidu šodien Valmierā. Treniņš ar Māru Verpakovsku Vidzemes Olimpiskajā centrā bērniem bija lielisks pasākums, lai vairāk uzzinātu par futbola niansēm un kopā uzspēlētu ar jau bijušo Latvijas izlases futbolistu, kurš šobrīd vairāk pievērsies futbola organizatoriskajiem darbiem. Kā tev pašam tagad ikdiena? Pavisam nesen vēl pats gāju uz treniņiem, bučus vilku kājās, tagad tev daudz dažādu pienākumu gan Liepājas klubā, gan arī šādos projektās iesaist. Kā tev ir mainīsies šis dzīvesveids? Diezgan pamatīgi, un tā darbdiena arī palikusi garāk, ja kādreiz bija tas treniņš 2-3 stundas dienā, tad principā pārējais bija brīvais laiks, ko varēja veltīt, atpūtē vai ģimenei vai kaut kam citam, tad šobrīd, protams, ka tas darbs aizņem daudz vairāk laika un daudz mazāk laika tiek pavadīts mājās un ar ģimeni, bet, kopumā ir interesanti, man tas darbs patīk, un tāpēc viss ir kārtībā, nesūdzos.